Nu ko, šodien mums ir ļoti interesanta tēma. Kāda ir atšķirība starp mūsu oriģinālo tehnoloģiju un smart tehnoloģiju? Smart ir nedaudz lētāk, tā kā ir vērts zināt to atšķirību. Pirmā atšķirība – cik daudz LED neona lente izvirzas no organiska stikla. Oriģināla tehnoloģija lente izvirzas nedaudz vairāk, kas bieži dod izteiktāku neona efektu. Otra lieta – kā gaisma izskatās no sāniem. Smart tehnoloģija biežāk var redzēt, ka gaisma izspīd cauri no sāniem. Savukārt oriģināla tehnoloģija tas parasti ir mazāk pamanāms. Trešā atšķirība ir savienojuma vietas. Smart tehnoloģija šie stiki biežāk ir redzami. Savukārt oriģināla tehnoloģija tie ir daudz mazāk pamanāmi. Viena ļoti būtiska atšķirība ir gaismas vienmērīgums. Smart tehnoloģija uz izliekumiem dažreiz var pamanīt nelielus aptumšojumus. Savukārt oriģināla tehnoloģija gaisma parasti ir daudz vienmērīgāka visa līnijas garumā. LED lentes gali arī atšķiras. Smart tehnoloģija parasti netiek izmantoti speciāli uzgaļi. Tas ir neliels, bet estetiski pamanāms moments. Atšķiras arī izkārtnes aiz mugurēm. Oriģināla tehnoloģija aiz mugurē viss izskatās ļoti tīri un nekas neizspīd cauri. Tomēr smart tehnoloģija aiz mugurē izskatās kaut kā tā, daudz, kur gaismā izspīd cauri. Atšķiras arī vadu izvietojums. Smart tehnoloģija vadi bieži iet izkārtas ārējā puse, un teoretiski tos var aizskert. Oriģināla tehnoloģija vadi ir paslēpti aizmugurē. Vēl viena būtiska atšķirība. Oriģināla tehnoloģija mēs izmantojam atsevišķu barošanas kabeli, pie kura katrs elements tiek pieslēgts paralēli. Smart tehnoloģija elementi bieži ir savienoti secīgi, un pati LED lente darbojas arī kā savienojums starp segmentiem. Tas nozīmē, ka, ja kāds segments pārstāj darboties, gaisma tālāk var nepariet. Smart tehnoloģija LED lente laika gaitā var nedaudz izkustēties no savas vietas. Oriģināla tehnoloģija lente ir ielimēta speciālos kanālos, tāpēc tā no tiem neizkļūst. Nākamais – LED lentes biezums. Oriģināla tehnoloģija mēs parasti izmantojam 6 mm lenti, lai gan pieejamas ir arī biezākas. Savukārt smart tehnoloģija minimālais variants ir 8 mm. Tas ir svarīgi, jo plānāka lente ļauj izveidot smalkākus un vizuāli akurātākus izliekumus. Un pēdējā atšķirība tā ir izmantota orgstikla biezums. Oriģināla tehnoloģija mēs varam izmantot plānāku materiālu, kas nozīmē arī vieglāku izkārtni, bet smart tehnoloģija pamatne bieži ir biezāka, līdz ar to arī kopējais svars ir lielāks. Smart tehnoloģija parasti ir pieejamāka cenu ziņa, bet tai arī ir īsāka garantija. Oriģināla tehnoloģija savukārt ir dārgāka, bet tā arī ir izturīgāka. Attiecīgi jautājums jums, kas jums